Krīzes scenārijs ir skaudrs. Pie Latvijas robežas koncentrējas Krievijas militārie spēki, sākusies plaša dezinformācija un nomelnošanas kampaņa pret atbildīgajiem dienestiem pašvaldību vadītājiem, lai radītu haosu. Veikalos tiek izpirktas preces, pilsētās sākušies lokāli uzbrukumi, lai kavētu dienestu darbu, traucēti mobilie sakari, internetu darbība. Kurzemes virzienā sāk plūst bēgļi, bet maģistrālie ceļi jāatbrīvo, jo ierodas NATO spēki. Kā šādā situācijā komunicēt ar sabiedrību, risinājums meklēja semināra Rupors dalībnieki. Laicīgā informācija saulaicīgā ir ļoti būtiska, jo tad cilvēki zinās, kur iet, ko darīt, kā palīdzēt. Galu galā viņi zinās arī patiesību, ja, ka mēs aizstāvam savu valsti, nevis, piemēram, esam nolēmuši padoties, kā to varbūt gribētu Kremļa informācija. Dezinformācija ir efektīva tad, kad mēs īsti nesaprotam, ka tā ir dezinformācija, un tāpēc arī viņi ir tik efektīvi, jo viņi nemanām ienāk caur mūsu sociāliem tīkliem, caur mūsu WhatsApp grupām, čata grupām, TikTok grupām. Un tas, ko mēs redzam, ka dezinformācija jau nerodas tikai izklaides pēc. Tā ir mērķiecīgi radīta, lai ietekmētu mūsu uztveri, prātus. Un diemžēl viņi arī sasniedz. Lai arī šis bija mācību scenārijs, hibrīdkarš ir šodienas realitāte. Tā mērķi ir sašķelt Latvijas sabiedrību un vairot savstarpējo neusticību. Tā Kremlis izplata informāciju, piemēram, ka Latvija ir neizdevusies valsts, valdībai neinteresē tauta, te nav vārda brīvības, turklāt Latvijā atrodas dzirdīgas ausis, ka šos vēstījumus uztur un pavairo. Seminārā uzsvēra, ka Kremlis dezinformācijas izplatīšanai medijos naudu nežēlo. Svarīgi informāciju ir kritiski izvērtēt. Kritiska domāšana, jo tas mediju prātības pamācības, viņas diemžēl nestrādā, tāpēc, ka lielākā daļa patara internetu, paturē saturu caur sociālajiem tīkliem, un tur jau vairs nevar pārbaudīt ne avotu, nekur tas ir nofilmēts, jau ar to mums kaut kādā veidā ir jāpaļaujas vai nu uz avotiem, un mēs redzam, ka tieši pret tiem avotiem arī notiek uzbrukumi. Pret valsts amatpersonām, pret drošības dienestam, pret NBS, pret baznīcu, pret zinātni, tie, kas ir tie ticami avoti. Un tā vieta tiek piedāvāts kaut kāds pseidosaturs, tāpēc arī kritiska domāšana viņa vienmēr paliks. Jo ar jaunām tehnoloģijām var apmānīt cilvēkus, var viltot balsi, var viltot vizuālu attēlu, var viltot numuru, no kā jums zvana. Bet, ja tā saruna būs bez konteksta, jūs sapratīsiet, ka tas nav īstais cilvēks, tāpēc tā kritiska domāšana. Tas ir svarīgi. Tās īpašības jau krīzē ir līdzīgas. Tās pēkšņi parādās, tās nebija prognozētas, tām ir ļoti maz laika sagatavoties, un tad tā metodoloģija, ka tu esi spiests komunicēt krīzē vai sagatavoties šai komunikācijai, viņas ir identiski. Tāpēc ir svarīgi visu laiku par to runāt, tikties savā starpā ar visiem komunikācijas speciālistiem, dalīties pieredzē un iziet vēlreiz cauri kaut šiem pamatprincipiem, kā sagatavoties komunikācijai. Semināra Rupors norises vieta bija Oskara Kalpaka muzeja Saldus novadā Eritēs. Te piedalījās Kurzemes un Zemgales reģionu valsts un pašvaldību iestāžu komunikācijas speciālisti, arī iekšlietu struktūru un neatliekamās palīdzības pārstāvji un žurnālisti. Labā veidā ir parādīts, kā pareizāk būtu komunicēt arī ar lasītājiem, jo tiek parādīti gan labie piemēri, gan sliktie piemēri. Ļoti jauki, ka es kā žurnālists varu satikties arī ar šiem visiem dienestiem, kas te ir uz vietas. Viennozīmīgi tā ir savstarpējā komunikācija starp dienestiem, ar kuriem ikdienā mēs strādājam plecu pie pleca, bet nesatiekamies. Un šī ir, manuprāt, lieliski iespēja, ka mēs apsēžamies pie viena galda, risinam, komunicējam, atrodam risinājumus un tādā veidā arī paši rodam pārliecību, ka nepieciešamības gadījumā mēs varēsim ļoti veiksmīgi atrisināt nepieciešamās situācijas. Zemesardzes rīkotu semināru Rupors norise Latvijā aizsākās 2023. gadā. Arī šogad tie notiks visos reģionos. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija.